Jā, mēs redzam, ka šķiršanās ir arvien biežāk un biežāk notiek arī ne tikai pāriem, kas ir tur gadu veci, 2 gadu veci, jā, bet arī tiem pāriem, kas ir nodzīvojuši tur 11 gadus, 20 pat gadus, jā, un cilvēkiem pietrūk zināšanu par ģimenes veidošanu, par ģimenes attiecībām, bet, ja mēs runājam par šķiršanās procesu, tad tur, protams, tur vispār neviens nekā nezina, un tā ir tā kā viena no iespējams tādām tabuētām tēmām, jā, un kur cilvēki paliek bieži vien viens pret viens ar sevi tieši. Ja? Būtu ļoti, ļoti vērtīgi, lai tas moments, kad cilvēks ir palicis viens, lai viņš ne tikai mēģina atgūt sevi, ja, pēc tā šķiršanās, bet arī pārdomāt to, kas notiek, ja, kas ir noticis ar viņu, kas ir noticis ar attiecībām, kas ir noticis ar ģimeni, un kas arī varētu būt turpmāk, ja, un kā tad tam attiecībām jāizskatās, ja, viņa redzējumā, teiksim tā.